Taču ir brazīlieši, kas labprātāk jauno gadu sagaida kādā eksotiskā zemē un, piemēram, Latvijā. Tieši šādu izvēli izdarījusi rakstniece un ceļotāja Marsija Pavarīnī. Gleznaini skati un vēl nebaudīti ēdieni rakstniece iesaka katram latvietim paskatīties uz zemi svešnieka acīm. Pārsteigumi neizpaliks. Latvija ir eksotiska valsts, vismaz brazīliešiem noteikti. Ne no klasiskā turisma viedokļa, ne tā kā Turcija vai Taizeme stāsta ceļojuma aprakstu autoru Marsija Pavarīni. Taču tā ir ļoti atšķirīga, tāpēc rakstniece Latviju liek vienā sarakstā ar virkni interesantu vietu. Ir valstis, kas eksotiskas, jo nav iepazītas. Papua Jaungvineja, Vanuatu arhipelāgs, Butāna. Uz turieni tik daudz cilvēku nebrauc. Kas jums šeit šķiet eksotisks? Kad es pirmo reizi atbraucu šurp veidot Baltijas valstu aprakstu, bija mana dzimšanas diena. Un es vienkārši sēdēju vecpilsētas laukumos un vēroju, kā saplūst viduslaika atmosfēra ar kosmopolītisku vidi. Tas bija aizraujoši. Bija sajūta, it kā es ceļotu laikā. Marsija kopā ar vīru nolēma vēlreiz piedzīvot šo sajūtu, turklāt tieši jaungada naktī. Un viņi nesot vīlušies. Arī par to taps raksts, sola autore. Rakstnieces mīļākā vieta Rīgā ir Rāclaukums, Melngalvju nams. Viņas rakstos iekļuvuši gan stāsti par Vecrīgu, gan piedzīvojumi kādā Rīgas šautuvē. Katru reizi atgriežoties šeit, Marsiju pārsteidz kas jauns. Šajā viesošanās reizē ieraudzīju, ka saulrietis nokrāso mājas zelta krāsā. Tas bija brīnišķīgi, maģiski. Un tajā brīdī es sev apsolīju, ka šeit atkal atgriezīšos. Rakstniece bijusi 219 pasaules valstīs. Tas iedvesmojas viņu sarakstīt grāmatu par 50 vietām uz zemeslodes, kas jāredz katram. Rīga ir to vidū. Līva Rauhvargera, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.